tie, kas par tādiem kļūs pēc šīs dienas pasākuma. Jau 5. reizi pavasaris Latvijā nāk ar radošās darbības nedēļu, un kā neatņemama sastāvdaļa šai radošās darbības nedēļai ir arī izglītības konference, kura šogad ieņēmusi starptautiskā fóruma skola digitālajā laikmetā formātu. Un te nu mēs esam. Paldies tiem, kuri ir šeit klātienē no dažādām Latvijas vietām. Paldies, ka tā bija jūsu šīs dienas laika izmantošanas izvēle. Paldies visiem tiem, kuri mūs vēro tiešraidē, dažādās Latvijas, un es atļaušos teikt arī pasaules vietās, kuriem interesē tas, par ko mēs šodien runāsim. Tomēr tā klātbūtnes sajūta ir ļoti, ļoti īpaša, un mēs šeit uz vietas varēsim viens otram pabikstīt un sasmaidīties un pārspriest dzirdēto un redzēto. Un to es mudinātu darīt arī tiem, kuri mūs skatās, parunāties ar savu kolēģi, kaimiņu, ģimenes locekli, ar kuriem kopā jūs domāsiet par skolu digitālajā laikmetā. Fóruma atklāšanai man ir tas gods dot vārdu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēleskundzei. Lūdzu. Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt, mīļie skolotāji un cilvēki, ko es esmu paradusi redzēt ikdienā klasē un jūtos patiešām saviļņot būt šodien šeit. Jo īpaši saviļņot arī Eiropas prezidentūras kontekstā, jo vairāk nekā jebkad es šobrīd sajūtu to, cik Latvija ir maza un cik vienkārši tu vari būt vienā dienā Briselē, Londonā vai Parīzē un vakarā atpakaļ mājās. Tu vari vienā dienā paspēt aizlidot vai uz Ņujorku vai uz Hongkongu un paralēli darīt darbu šeit Latvijā. Un vairāk kā jebkad es sajūtu, cik pasaule ir maza un cik daudzu izvēļu krustcelēs mēs šobrīd atrodamies. No vienas puses mēs esam kļuvuši ārkārtīgi savienoti ar pasauli. Mēs varam jebkurā brīdī sazināties ar draugiem, ar radiem, jebkurā pasaules pusē. Mēs varam jebkurā brīdī tai pašā sekundes simtdaļā uzzināt par to, kas notiek pasaulē. Un, protams, internets kā viens neizbēgams informācijas avots ar milzīgu informācijas daudzumu. Un vairāk kā jebkad šobrīd tiek uzdoti jautājumi daudz viet pasaulē par to, kas vispār ir skola. Varbūt skola kā institūcija vispār nav vajadzīga. Kas vispār ir skolotājs? Varbūt skolotāja loma ir beigusies un pietiek ar tehnoloģijām. Un man šķiet, lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, pirmkārt mums kā vecākiem ir jāatbild uz jautājumu, bet ko mēs vēlamies saviem bērniem. Un pēc tam mums kā skolotājiem un skolu vadītājiem jāatbild sev uz jautājumu. Bet ko es varu dot bērniem? Un šis ir krustceļu jautājums, kur ir vajadzīgas ļoti būtiskas un principiālas atbildes. Man pašai liekas, ka tas, kas nav mainījies, vismaz pagaidām, ka bērni nav pārvērtušies par ietilpīgām datoratmiņām, kurām var tikai salādēt informāciju, un ka par laimi bērni joprojām priecājās, bēdājās, ir noguruši, daždien nelaimīgi, citu dienu laimīgi. Un tā ir tā vieta, un tās ir tās lietas, kur par laimi tehnoloģijas nevar šo lomu aizvietot. Un man liekas, ka šī ir ļoti svarīga un būtiska izvēle skolām, skolotājiem, skolu direktoriem, vecākiem, bērniem izmantot šo lielisko brīdi un pavērtēt, kur es esmu vajadzīgs, es kā cilvēks ar visām savām emocijām un ko manā vietā var izdarīt tehnoloģijas. Jo par laimi tikai cilvēks ir tas, kurš var dalīties priekos ar to bērnu, kam ir prieks un ka tev pašam ir prieks. Tikai cilvēks ir tas, kurš var redzēt, ka bērns ir sabēdājies un viņam neiet labi.
tikai cilvēks ir tas, kurš var iemācīt sadarboties, vismaz pagaidām. Un tikai cilvēks ir tas, kurš var palīdzēt bērnam mācīties un palīdzēt viņam augt. Un tieši par to, man liekas, ir lielais izvēļu brīdis šobrīd. Un nav nekādu šaubu, ka Latvijā šobrīd ir daudz lielisku piemēru, ko es esmu redzējis, ko jūs katrs esat piedzīvojis, kad skolas jau veiksmīgi izmanto tehnoloģijas, pārveido mācību procesu, ka bērni Twitterī veido Mozarta Twitter kontu vai Facebookā Raiņa kontu, izmanto Skype, lai vadītu mācību stundas. Vairāki skolotāji, to es esmu piedzīvojis ļoti sekmīgi. Jūs sazināties ar kolēģiem citur pasaulē. Un mums Latvijā jau ir daudz lielisku piemēru. Un es esmu pārliecināta joprojām, ka Latvija var būt starp izcilākajām izglītības sistēmām pasaulē. Un ka tehnoloģija izmantošana prasmīga un jēgpilna ir viens no rīkiem, kas var palīdzēt mums būt par vienu no izcilākajām izglītības sistēmām pasaulē. Un es ceru, ka šodien diena, raugoties arī programmā, būs diena, kas gan iedos ļoti praktiskus instrumentus, gan no kolēģiem Latvijā, gan no ārzemju kolēģiem, bet tikpat svarīgi, ka šī būs diena arī iedvesmai un atkal jaunām iepazīšanās reizēm. Paldies, lai visiem tiešām iedvesmojoša diena. Paldies. Liels paldies, ministres kundze. Man liekas, par tām ietilpīgajām atmiņām bija ļoti spēcīgi un ļoti patiesi. Kādreiz mēs gribam tās atmiņas, lai ir tik ietilpīgas. Bet tagad pienācis laika noskaidrot, kas tad mēs šeit esam uz vietas. Un mazs rīta vingrojums, izmantojot veco, labo piecelšanās metodi. Pirms mēs tā kārtīgi apsēžamies, lai klausītos vieslektorus. Es lūkšu piecelties tos no jums, kuri šorīt, lai nokļūtu konferencē, ir cēlušies pirms 6 no rīta. Redziet, iespaidīgi. Tas ir tas, ko angliski saka commitment, ja? Lūdzu piecelieties tie no jums, kuri ir rīdzinieki. Paldies. Paldies. Un tagad es lūkšu parādīties tos, kuri nāk no kādas citas Latvijas vietas. Man liekas, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis, kas apliecina, ka Rīga nav visa Latvija. Ļoti uzskatām apliecina, ka Rīga nav visa Latvija. Kuri no jums ir klasē strādājoši pedagogi? Nu, te ir aplausa vilnis, tie ir paši svarīgākie cilvēki. Paldies! Un tagad, kuri no jums uzskata, ka ir draugos ar tehnoloģijām? Burvīgi! Jūs redziet, pareizie cilvēki ir sanākuši šeit. Un tas arī ir svarīgi, jo jūs esiet tikuši galā ar to izaicinājumu pie reģistrācijas, kas vienam otram lika mazlietiņ saspringt, bet gala beigās mēs šeit visi esam laimīgi sastapušies. Labi, no vecās labās piecelšanās metodas pārējām pie tehnoloģiju izmantošanas. Jūs visi paņēmāt pultis, ja nu kādam vēl nav, tad ātri to var labot, un turpmāk savāksim un apkoposim informāciju, izmantojot balsošanas pultis. Kā to darīt, mums vai nu atgādinās, vai nu paskaidros no jauna Andris Gribus no izglītības uzņēmuma Lielvārds, un viņi ir šodien mūsu lielie palīgi tehnoloģiju nodrošināšanā. Lūdzu. Labdien! Tehnoloģiju priekšrocība ir tāda, ka tas mums dod iespēju ātri iegūt un apkopot informāciju, tāpēc, kā jau Aija minēja, tad šodien turpinājumā apkoposim informāciju ar tehnoloģijām. Lūk, paņemam rokā šo te pulti un redzam apakšējā malā ir tā ieslēgšanas poga. Paturam nedaudz un jums uz ekrāna parādīsies uzrakstīšu. Un es aicināšu kolēģi Māri palaist mums pirmo jautājumu, kura laikā mēs tad arī
izmēģināsim. Ja? Proti, tagad jūs ekrānā redzat ABC variantus, tad kur reizi jūs piedalāties Rada izglītības konferencē. Ja pirmo, tad A, ja otro, tad B, ja trešo, tad C. Nu, kur jau daudz sūta, bet faktiski tā tad izvēlamies variantu šī poga atlasīt un nosūtīt. Ja? Atlasīt un nosūtīt. Mēs jau redzam, ka mums nāk atbildes. Tātad, kuro reizi jūs esat izglītības konferencē Rada nedēļas ietvaros? Vai visi ir savu viedokli izteikuši? Paldies. Paldies. Un tūlīt rodas apkopot informāciju preses relīzē, ko jums pastāstīt mājās un ko atstāt vēsturē. Es domāju, tas ir labi, ka daudz ir pirmo reizi un pirmā kļūst par kārtējo. Paldies, jā. Nākamo jautājumu. Tātad, vai jūs ikdienā lietojat vismaz vienu no sociālajiem tīkliem, tādiem kā Facebook, Draugiem LV vai Twitter? Lūdzu, godīgas atbildes. Paldies, Māra. Labas ziņas, vai ne? Maleči. Un trešo jautājumu? Nu, un tad tagad tas lielais jautājums, uz kuru patiesi jāatrod atbildi šajā brīdī. Vai jūsuprāt, mūsdienu izglītības sistēmā notiekošais iet līdzi laikam? Variants jā, mazlietiņ, nē, bet drusciņ tomēr šoreiz netiek piedāvāts. Gatavs? Paldies. Paldies. Nu, lūk, informācija ministrijai, informācija partneriem, informācija mums pašiem. Kas tad viņu vedīs līdzi, ja ne mēs paši? Labi, paldies un veiksmīgi jums konferenci. Jā, un tālākajā konferences gaitā, Andri, lūdzu vēlreiz pasaka, kā mums jārīkojas katru reizi, kad būs balsošanas jautājumi. Jā, atkal ieslēdzam un skatāmies, kas mums notiek uz ekrāna. Tāpat laikā vēlos informēt, kā arī uzstāšanas laikā jums ir iespēja uzdot jautājumus. Ja? Ja jums rodas kāds jautājums, kamēr lektors prezentē savā lekcijā, ja, jūs varat atkal ieslēgt ierīci un vienkārši tekstuāli brīvā formā 140 zīmju ietvaros uzrakstīt to jautājumu, kuru tad vēlāk diskusijas panelī tiks arī uzdoti. Paldies, paldies. Un lai mums visiem labi veicas un lai tehnoloģijas mūs nepieviļ. Tātad tā bija mūsu īsā vizītkarte. Tagad mēs zinām, kas mēs šeit esam, un tagad ir laiks pārējām oficiālajām atklāšanas uzrunām. Mēs devām diezgan daudz un diezgan būtiskas informācijas savas nozares ministrijai un cilvēkiem, kuri palīdz salikt atsevišķās pieredzes sistēmā. Un tieši tādēļ es tagad ar lielu prieku dodu vārdu Evijai Papulei, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāji un Izglītības departamenta direktorei. Lūdzu. Labdien, visi klātesošie un arī tie, kas mūs skatās. Man jau gribētos teikt, ka vismaz jau 5. reizi mēs tiekamies šādā pasākumā, un man patiesi ir gandarījums, ka izglītība ir viens no centrālajiem pasākumiem Radi nedēļas ietvaros, un man ir prieks, ka tas turpināsies arī nākamajā nedēļā Valmierā, Iespēju tiltā, un ka šīs idejas, vismaz gada garumā mēs varēsim pārbaudīt ar vien vairāk un vairāk un ilgāk un ilgāk. Šodien gribētu visiem skolotājiem un visiem arī kolēģiem, kas nav tieši skolotāji, bet ir izglītībā iesaistīti cilvēki, būt drosmīgiem un pakļauties izaicinājumiem. Nevelti šodienas nosaukums fórumam ir digitālā skola. Skolotāji, pakļaujamies tehnoloģijām un pakļaujam tehnoloģijas sev. Nevis tehnoloģija veido mūsu dzīvi, bet mēs kā pedagogi un mēs kā pedagoģijas pētnieki, zinātnieki un Latvijas pieredzes veidotāji
Pakļaujam tehnoloģijas sev, neizvairoties no tām dotajām iespējām, kas tālāk veidos mūsu bērnu nākotni, kas veidos Latviju, kas veidos zinātniekus, veidos jaunus speciālistus, veidos vienkārši gudrus, jaukus, aktīvus, uzņēmīgus bērnus. Esiet uzņēmīgi, ļaujieties tehnoloģijām ikdienā. Nevelti turpmākos 7 gadus mēs, skatoties gan uz jūsu atbildēm par izglītības sistēmas mūsdienīgumu, varam skatīties ir gan jā, gan nē atbildes. Ja mēs skatāmies uz modernu mācību vidi, tad turpmākos 7 gadus esiet uzņēmīgi un atbildīgi, aiciniet sevi un savus skolu direktorus, savus pašvaldību cilvēkus veidot modernu mācību vidi, kas nav tikai tehnoloģija, kas ir mūsu domāšana, bet kas ir tehnoloģiju pakļaušana savām vajadzībām pedagoģiskajā darbā. Nevelti nākamos 7 gadus mēs runāsim par jauniem izaicinājumiem mācību satura pārveidē. Tehnoloģijas būs ietekmējošā lieta, ietekmējošā sfēra, kas ļauj iegūt ne tik daudz atmiņu paplašināšanai, bet ļauj iegūt paplašinātu informāciju daudzās valodās, daudzos iespējamos veidos, kur skolotājam ir pati būtiskākā loma, kā to darīt, kur to darīt un kā gudri to darīt. Aicinu būt uzņēmīgiem, jo nākamajos 7 gados mēs daudz runāsim par skolu, kādai tai būt, cik būt skolām, kādām programmām būt, kāda ir skolas ikdiena, sākot no iespējams 8 un beidzot iespējams 5, pulksten 5, kādai būt jūsu kā skolotāja vēl papildus, bet citādai lomai digitālā laikmetā. 21. gadsimts ir sācies, mūsu bērni jau dzīvos 22. gadsimtā, un šādi fórumi vismaz reizi gadā aicina domāt par to. Skolotāji, mēs esam par to atbildīgi, lai bērni šodien mācītos to, kas viņiem noderēs visu mūžu, lai veicas šodien un arī turpmāk. Paldies! Liels paldies, Papuls kundze! Ar Radi nedēļu mēs ceļojam pa Latvijas augstskolām. Un mēs jau esam bijuši gan Tehniskajā universitātē, gan Risebā, un šodien mēs esam biznesa augstskolā Turība. Un tādēļ es ar prieku dodu vārdu namatēvam, biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājam Aldim Baumanim. Lūdzu. Jā, labdien, cienījamā ministrs kundze, godājumie viesi, cienījamie skolotāji, kolēģi, kas šeit ir. Man ir liels prieks jūs visus šeit redzēt. To, ko varējām, to izdarījām, to, ko nevarējām, to palīdzēja no augšas. Diena ir sarūpēta skaisti. Es vienīgi varbūt gribēju izmantojot izdevību, tā sakot, domājot par šo pasākumu, gatavojoties vakar pajautāju mūsu pasniedzējiem, ko viņi domā par skolniekiem, vai patiesībā par tiem, kas atnākuši šajien. Un izmantojot, ja man 3 minūtes iepriekš sarunājam, ka man atļaus dažas vārdus pateikt. Pirmā ziņa tāda, paldies jums visiem pēdējo 10 gadu laikā, teiksim, informācijas tehnoloģijās, visās tajās digitālajās lietās ir tāds radikāls kāpums bijis. Mums ir iespējas salīdzināt arī ar ārvalsts studentiem, ja runa ne tikai par bijušo Padomju Savienības teritoriju, bet arī ar erasmusiešiem, kas brauc, tā sakot, pamatā no Eiropas Savienības valstīm šeit. Mūsu studenti lielākajā daļā gadījumu pat ir pārāki datortehnoloģijās par tiem, kas ir no citurienes. Kā tas ir izdevies, es nezinu, bet tas rezultāts ir labs. Ir dažas citas lietas, kas, kā pasniedzējs vienmēr pamana, kā mēs, atceros, pasauli, ka skolā strādāju savā laikā, skolniekiem teicu, ne viss, kas ir rakstīts avīzēs, ir taisnība. Jūs esat tie, kas analizē informāciju, izdara secinājumus, saprot, ko no tā izmantot un ko no tā nē. Tas pats attiecās uz internetu vidi, tikai vēl tik reižu vairāk, cik reižu tā interneta vide ir apjomīgāka par parastu avīzi. Līdz ar to jūs esat vēl lielāks problēmas priekšā nekā iepriekš, jo skolniekam no ievērojami plašāka informācijas apjoma ir jāvar izlobīt un saprast to, kas viņam ir vajadzīgs, un vai tas, ko viņš izlob, vispār ir pareizs. Un tikai pēc tam sākt izdarīt secinājumus, tā sakot, izsvērt, pieņemt savus tā sakot, lēmumus tālāk. Otra lieta, skolnieki ir brīvāki.
daudz, tā sakot, mazāk tādu štampu tajās idejās, ko viņi izsaka, pastāvīgāk domājoši. Un trešā lieta, piedodiet, bet gramatika bija jāzina 50 gadus atpakaļ, vai nezinu vēl vairāk, un viņi ir jāzina arī tagad. Tā ir problēma, es nezinu, kā tas tiek analizēts ar centralizēto eksāmenu tajās valodās ar rezultātiem, bet šī problēma saglabājās. Paldies, ka jūs esat šeit. Es ceru, ka šī diena būs interesanta. Un galvenais, paldies, ka jūs augstskolām, tā sakot, sagatavojat interesantus un, es teikšu, studēt gribošus studentus, lai izdodās šodien. Liels jums paldies! Nu, redz, labi, ka kāds atzinīgi novērtē to, kas notiek. Un tā gramatika ir svarīga. Jūs jau ziniet klasisko piemēru ar to komatu, vai ne? Kopš pašiem radi darbības pirmsākumiem, kopš Latvijā ienākusi radošās darbības nedēļa, tajā ir bijusi ļoti, ļoti īpaša loma Lielbritānijas vēstniecībai un Britu padomei Latvijā. Un tieši tādēļ tagad ir kārta runāt no šīm organizācijām ļoti svarīgam cilvēkam, pārstāvim, vārds Lielbritānijas vēstniecības Latvijā vadītājiem Ianam Frū. Lūdzu. Paldies, labdien. Good morning, everyone. My apologies for speaking in English rather than Latvian. I think I perhaps need some digital education myself to help with improving my language. Thank you for inviting me here this morning. I'm delighted to be here at the opening of this forum today. As a diplomat, I talk a lot about economic growth, about competitiveness, innovation, and how we can get economic growth going in Europe, which is a challenge. I probably talk too much about these things, so I won't talk a lot about them now. But it's not me that makes any of these things happen, and it's vital for the next generation to be prepared for the challenges and opportunities of increasingly globalizing and very fast changing world, and one which is very connected. So the challenge of preparing that generation falls to many of you. The younger generation have technology and communications integrated into their lives, and our teaching methods and our technologies of education need to take that into account and be adapted to that accordingly. So over the past 10 years, the UK has really focused on innovation and trying to learn a lot from the experience of other countries in education and in digital means of education in particular. You know, we've seen some good results, and I think one of the things I really appreciate and admire about the event today is that you are all open, you are all here to learn and to share your experiences. And I'm delighted that we have two UK experts here today, Nikki Smedley and Neil McLean, and they'll be sharing their expertise and experience. I look forward to learning something myself from them and from all of you. So I hope you have a productive and educational day. Thank you. Thank you very much. Liels paldies. Nu tā, un ar labu vēlējumiem un iedvesmojošu informāciju mēs varam gandrīz ķerties pie pienesuma daļas. Bet pirms tam atkal paņemam pultis. Atbilde uz pirmo jautājumu būs vienkārši, un mēs daļēji jau nojaušam, kāda ir atbilde. Bet tomēr, vai jūs ikdienā lietojat e-pastu? Aiziet. Ikdienā. Paldies, skatāmies. Nu, renu. Maza daļiņa, un droši vien tur ir pamatots iemesls, kāpēc tajā vietā ir ne. Nākošais jautājums.
varētu būt mazliet sarežģītāks. Vai jūs ļaujat vai pat veicināt mobīlo telefonu izmantošanu mācību stundās? Jā, nē? Paldies! Interesanta ziņa priekš mūsu tālākās sarunas, vai ne? Es domāju, ka abām pusēm ir ļoti būtiski argumenti un saliksim tos kopā un padomāsim, kā iegūt kopsaucēju. Un trešais jautājums. Kas jums vislabāk palīdz, katram no jums, mums, jaunu tehnoloģisku risinājumu apgūšanā? Un te nu ir 4 varianti, un jums jāizvēlas viens no tiem. Tie ir IT speciālisti skolā un novadā. Tie ir īpaši pedagogiem domāti kursi. Tie ir skolēni vai paši bērni, kuri ir blakus tad, kad, ko lai es te iesāku? Vai tā ir iespēja un paša drosme ķerties klāt tad, kad ir jādara un kaut kas parāds darāms? Vēl mirklīti. Vai varam uzskatīt, ka esam nobalsojuši? Jā, paldies. Nu, jūs redziet, cik drosmīgi mums te Latvijā ir pedagogi, un mums arī skolēni ir zālē, un arī viņi droši vien palīdz mums šos rādītājus uzlabot, vai ne? Tātad kursi, speciālisti, bet paša apņemšanās un paša darīšana. Paldies!